Nu, ko apsveic tevi ar pirmo cīņu šādā arēnā? Kādas varbūt sajūtas ir aizvadīt šo pirmo cīņu? Ļoti laba atmosfēra, man viss bija patikams. Diemžēl zaudēju, jā, es zaudēju, bet es neesmu salauzīts. Tas ir vienkārši, tas ir dzīve. Tas ir, jā, viņš bija labs pretinieks, labāk greplinga bija. Kā ir, tā ir. Mēs maucam tālāk un, jā, es zaudēju 3. reizi, bet tas nav nekas. Man vienkārši, ne pa labi, ne pa kreisi to neaizskar. Tāpēc, jā, mēs maucam tālāk un, jā, bet atmosfēra ir ļoti forša, tik daudz cilvēki. Man ir vienkārši, es ļoti priecīgs, ka es šodien šeit kaujos un tas vienkārši, jā, paldies Dievam par visu, un tas ir labi. Es gribēju tev pajautāt arī tas, kad sākumā tev bija kontrole pār pretinieku, un pēc tam tev kaut kas nogāja greizi. Varbūt tu saprati, kāda tev bija kļūda tajā brīdī? Es visu sapratu, es zināju, ko es darīju, bet, kā sagāja, tā sagāja. Es vienkārši, jā, domāju cīnīties stoikā, bišķiņ biju pieguris, un, jā, aizgāju pats uz greplingu, un, kā ir, tā ir. Bija emocijas, un pēdējās 10 sekundes pēc pirmā raunda beigās kaut ko ne to padomāju un ne to uztaisīju, bet nekas, mēs mācāmies uz kļūdam un, jā, kā ir, tā ir. Viss ar Dievu. Varbūt tev bija arī kādi citi sparinga partneri šajā training kampā, kā teikt, vai arī joprojām pieturies pie saviem pirms tam sparinga partneriem un tiem pašiem treneriem? Protams, kad ir mana kaut kāda cīņa, uz šo cīņu ir cits sagatavošanās process. Uz šo cīņu man bija ļoti labs sagatavošanās process, bet cik tu labi negatavosies, cīņa var būt viss kaut ko. Tāpēc, jā. Un varbūt ir kaut kāds jau nākamās cīņas plānā? Plānā, jā, būs drīz KS Pro pret Tomiganu. Un, jā, 8. novembrī varbūt kaut kas būs, bet vēl neteikšu. Varbūt ir kāds cilvēks, kuram tu novēli šo cīņu, vai arī varbūt gribi šautautu iedot kādam cilvēkam? Nekādu šautautu negribu, vienkārši varu pateikt, vajag atbildēt par saviem vārdiem. Un kaut kurš, to nemāk darīt. Ok, apsveic tev. Paldies.